es jutos kā lohs šīs sarunas laikā. Ir jāsaprot to, ka šo cilvēku nobombardēs algoritmus ar citiem uzņēmumiem. Kāds cipars šitāds, es ar tevi nestrādāšu, iešu strādāt iešu pirkt no kaut kā cita par 3 kapekām lētāk, vai arī klienti negrib pirkt un visi jau tikai grib lētāko cenu. Čau manā YouTube kanālā, un šodien ir mīļākais video formāts eksperiments. Šajā video tu uzzināsi, kā tavi konkurenti runā pa telefonu ar klientu pieteikumiem. Tu uzzināsi, cik ātri viņi zvana saviem klientiem, un vai viņi to dara ātrāk nekā tu. Un trešā lieta, tu dzirdēsi, ko viņi dara nepareizi, un dzirdēsi arī manus ieteikumus, kā tu vari kļūt labāks savos darījumu noslēgšanās. Ko tad es izdarīju? Es jau ļoti sen, pirms kāda pusgada vai pat pāris gadiem, gribēju novērtēt un paskatīties, kā tad cilvēki zvana klientiem, ja kāds ir pieteicies pie reklāmas. Ko tad es izdarīju? Es jau kaut kad pirms pusgada biju atstājis savus pieteikumus, bet kāds man tur nepārzvanīja, vai es tur numuru nepareizi izdarīju. Nebija īstais laiks, respektīvi. Un tagad, pirms mēneša, man liekas, vai pirms otra, es atstāju 12 pieteikumus, atstāju īstu savu telefonu numuru, un tad gaidīju, kad kāds man zvanīs, un runāja ar viņiem, un, protams, sarunas beigās arī pateica, ka tas bija tāds eksperimenta zvans, lai viņiem nebūtu tur jāsūta kaut kādi piedāvājumi. Man vienkārši jātērē laiks uz mani. Ja? Un, ko? Un tad tagad jūs šajā video redzēsiet gan īstas sarunas, gan arī sarunas beigās ieteikumus, gan arī pēc šīm sarunām kaut kādus ieteikumus. Tāpēc, ja tev ir tēja vai kafija, vāri viņu augšā, slēdzamies klāt un skatāmies. Jā, sveiki. Jā, sveiki, zvanījāt. Jā, par zāles pļaušanu pieteicāties reklāmai. Jā, atceros, jā. Jā, kā varam palīdzēt? Nē, vienkārši bija interesanti, pa cik jūs tur pļaujat un kurās vietās. Kur atrodaties, cik liela teritorija? Viens gabals. Cik liela tie gabali? Es tagad tavu sitienu nevaru pateikt. Laikam tur pāris hektāri un kaut kādi 2000 kvadrātmetri un kaut kā tā. Mēs esam no Pierīgas, tur tos 2 gabali, tur ceļā baigi daudz aizies. Nebūs izdevīgi. Jo pati pļaušana kādi, atkarīgs, cik tu tā zāle, kad viņu pēdējo reizi pļauta, bet, kādi 4-5 centi kvadrātā. Bet tur tas ceļa izdevumi būs ļoti lieli. Ok. Labi, sapratu tad. Jā, labi, tev visu labu. Visu labu. Ko es varu pateikt? Tie ir vienkārši strādīgie čaļi, kas dara darbu rokām to, kuru citi negrib darīt. Ja? Un šeit ir visi diezgan upfront, tādā ziņā, kad klau, ko gribi, un tad man vajadzēja viņam izplūst un stāstīt, un tad viņš domā, vai viņš man palīdzēs vai nepalīdzēs. Ja? No tāda sarunas psiholoģiskā aspekta, tad, kad klients uzdod tādu jautājumu, kā es varu palīdzēt, ko es automātiski izdaru, es vienkārši pārmetu atbildību uz viņu. Un es arī saku, klau, cik tad tas maksā? Viņš tāds, kur ir, tur ir, un viss. Un visa saruna ir tikai par cenu. Ja? Cenu un viss. Šajā gadījumā es nebiju mērķa klients, es nezināju. Viņu reklāmā nebija rakstīts, ka viņi tikai Pierīgā to dara. Un tāpēc, un tad mums saruna paliek tikai par cenu, un tad, ja pārdošanas sarunas ir šādas, tad nevajag brīnīties par to, ka maksas reklāmas nestrādā, un ka visi cilvēki grib runāt tikai par cenu. Viņi grib runāt par cenu, tāpēc, ka tu pats sarunas laikā visu šo sarunu strukturē tikai ap cenu, un tas ir tas, ko tu vispār pārdod. Ja? Tā kā pakalpojums par cenu. Nevis, kāpēc es vispār gribu, lai man kāds nopļauj zāli, kādas problēmas es savā dzīvē samazināšu, kā es nejutīšos vai jutīšos pateicoties tam, ka kāds man palīdzēs to zāli nopļaut vai vēl kaut kādu. Ja? Un visas šīs lietas, vienkārša saruna, pāris jautājumi var palīdzēt tev pārdot savu zāles pļaušanas pakalpojumu reiz 5. Vai arī var skriet un vienkārši
pārdot cenu. Nu, tā kā variants. Ja? Tad, šajā sarunā prasītos vēl jautājumu tāpat kā citās sarunās, lai atrastu, kas ir aiz šīs virspusējās problēmas, kāpēc cilvēks vispār izskata iespēju pļaut zāli ne pašam, bet darīt to ar kādu citu palīdzību. Ja? Jā, jūs jau esat pieteikumi, ka tāda tādas tiešas, bet jūs varētu pateikt, kādu numuru un kur nogadā plānojat izstrādāt, un tad mēs varētu veikt sarunas aprēķinu. Man tur vairāk bija par tiem zariem laikam jautājums, jo tos jūs arī tur izāģējat. Man vienkārši tur ir tāds neliels gabals. Jā. Tur ir neliels gabals. Laikam grūti pateikt, bet varbūt jūs varat izstāstīt, kādi tur tie nosacījumi ir, vai jūs tur vispār kaut ko darbojaties, darat? Galvenais nosacījums, lai nav tā, ka tur ir daži podziņi, un bez tā mums tad ir jāved tehnika, bet ja tur ir bija šī blīvāks tas apaugums, tad mēs braucam un piedāvājam bezmaksas īpašanu sakošanu atkarībā no teritorijas un no tā, cik daudz tur, cik liels ir tas apaugums. Tā kā jūs pat izstāstīt, cik daudz tur ir, cik kāda ziņā, un cik biezi tie krūmi ir, un tad jau tad es apvienot pateikt tālākos. Jā, cik biezi krūmi, tas laikam būs tāds. Nav laikam, tur jūs vairāk tādā meža ielokus tādus, vairāk iekopjat, jo man tur tāds kalns ir, un tur ir šis tas apaudzis, es tā nevaru grūti pateikt, laikam, vai tas būs tas, kas jums ir interesanti vai nebūs interesanti. Jā, tas ir meža ieloks un kalns, jā, tā ir lauksaimniecības zeme? Nē, privātā zeme tā ir. Bet tā ir meža zeme vai lauksaimniecības zeme, vai tas ir krūmais? Tas ir pie privātmājas, tā kā netālu. Tad jūs varat pateikt, varbūt tad adresi, un tad vai mājas nosaukumu adresi, un tad atskatīšos kā kartē, mēs redzam, un tad varētu jums padot ziņu tālāk. Jā, tā adrese ir... Jā. Un tur jūs privāta mājas kaut kādu pabalmu, gribat izkot? Tur ir privāta māja, un tur ir kalns, jā, un tad tur uz kalna tur gan zāle milzīgas augusi, gan arī tur visādi, tur gribēju saprast, vai cik tur vispār tas pasākums tur. Bet jums jau laikam vajag, lai tur būtu riktīgi, lai būtu kaut kāda tur cirsme, jā, laikam tur tai visā iznākumā. Cirsma arī, bet mums der arī krūmi, bet zāli, tad to gan mēs īsti nevācam. Tur ir kāds ar trimeri vienkārši tad jāpasaka palīgā. Es paskatīšos kartē, kā tur izskatās, un tad es jums atzvanīšu. Jā, labi, paldies. Jā, labi, paldies. Tā, atkal es vienkārši tās reklāmas, pie kurām es pieteicos, bija tās, kuras bija. Un iespējams, es neesmu viņa ideālais klients, lai izspēlētu šo situāciju līdz pašam galam. Varbūt man bija jābūt, meža īpašniekam. Kas ir šeit svarīgi un forša balss meitenei noteikti par to vajag piebilst. Es domāju, ka atkal šī sarunas struktūra varētu būt vairāk par to sākumā par rezultātu. Hei, Klau, es redzu, ka gribat iztīrīt savu cirsmu mežu, jā, tā kā par to skatāties, un tad uzreiz pārlikt fokusu uz mani kā uz klientu, lai es stāstu, kas ir pa lietu, nevis mēģināt no manis izvilkt pa vienam solītim, pa vienam jautājumam kaut kādu informāciju par mani. Ja? Tāpēc iespējams adrese un iespējams pat adrese sludinājumā varētu palīdzēt cilvēkam, šim pārdevējam vispār sagatavoties uz šo sarunu. Ja? Un tagad, kas tad ir lielākais ieteikums, ko es ieteiktu šajā sarunā ar klientu izdarīt? Ja? Izklausās, man liekas, ka tā reklāma bija par to, ka piesakies, mēs bezmaksas iztīrīsim tavu īpašumu. Es nezinu, vai tas ir iespējams vai nē biznesa kontekstā vispār izdarāms, bet katru to cilvēku iespējams varētu pārvērst par darījumu. Pat ja cilvēks, pieņemsim, viņa šis zemes vai meža setups neatļauj šo bezmaksas tīrīšanu, kur šim tīrītājam būtu izdevīgi tur aizbraukt un kaut ko iegūt no tās šķeldas vai kas tur vispār būs, ja? Viņi var arī pārdot arī kā savu pakalpojumu. Ja? Un tad es ietu to pakalpojumu vai apakšpakalpojumu atrast kādu, kurš ir gatavs braukt pa naudu to darīt un tur pieņemsim sakopt to vietu un šim cilvēkam par kaut kādu mazu samaksu arī to atrisināt. Un atkal es atkal ietu runāt un mēģināt saprast to cilvēku, kāpēc viņš vispār izskata to. Hei,
klausies, jā, ok, kas tā par lokāciju, kāpēc vispār apsver šādu iespēju, kā tur izskatās, ko tu dari, ko līdz šim esi darījusi, lai saprastu, nu, tā kā to setupu, no kādas faganās emocijas, problēmas cilvēks mēģina tikt vaļā. Varbūt es tur līgo gribu nosvinēt un gribu, lai ir tīrs. Varbūt man kaut kādas tur, nezinu, sankcijas brūk virsū par to, ka man tas mežs ir aizaudzis. Varbūt tur, es nezinu, vēl kaut kādas lietas. Un šīs lietas paliek nezināmas un sarunas ir ļoti virspusējas. Šeit, kā šajā tā visās citās sarunās, jautājumi, lai nonāktu līdz klienta problēmai dziļāk. Sveiki, izvanījāt. Jā, zvanījām. Jūs Facebook atstājat savus kontaktus pie jums segumiem. No kāda uzņēmuma jūs zvanāt? Jā, labi. Jā, klausos, kas ir vajadzīgs, kāds jūtu seguma veids. Nu, es tā īsti nezinu. Nu, tā kā es tur neesmu baigais spēčuks. Vienkārši bija doma, ka varbūt ir vērts nomainīt jumta segumu. Kāda tipa ēka tas tur ir? Dzīvojamā ēka tā ir. Dzīvojamā, jā? Tā, to es atradīšu. Kaut kas neliels 30 kvadrāts radīt, jā? Jā. Un segumi varētu būt trapecveidā, klik, metāla dakstiņa, kas to veselīs. Kā lūdzu? Trapecveida profils, metāla dakstiņa, klik sistēma. Ko tas nozīmē? Nu, jums seguma veidi, kas mēģina saprast, ko reiķināt, ko piedāvāt. Jā, to, kas tā kā, tas labāko variantu, kas būtu labākais jūsu ieskatā. Kurš būtu labāks jūsu ieskatā? Tas ir galvenais jautājums, jā, bet viens no populārākiem tas ir klik sistēma. Sakiet, lūdzu, jums ir vienslīpa, divslīpa jums? Kāds jautājums vēlreiz? Divslīpa, vienslīpa jums. Kas ir viņš tā kā V formā, tas jumts ir. Jā, es saprotu. Jumta izmēri ir zināmi? Nē, nav zināmi. Kaut aptuveni? Aptuveni kaut kāds koras garums varētu būt kaut kādi, 1,10 m. Un tad uz leju, es nezinu, vēl kaut kādi 1,5 m. Točna, tad uz abām pusēm, vai vēl pat vairāk. Varbūt 7 m. Koras garums aptuveni 10 metri, jā. Uz katra pusi 5 metri. Pagaidām tā aptuveni, lai vismaz kaut kas atrastu un izreikinātu. Jā. Notiku sistēma arī plānojas, ka tikai jums segums? Jā, laikam vajadzēs notiku sistēmu. Un aptuveni augstums no karnīzes līdz zemei? Kas ir karnīze? Jumta sākums, karnīze, lāsene. Tas ir tas, kur tā kā pie... Kur tekais stāvēs? Es sapratu. Kaut kāds 1,5 metrs? Vai 1,5–2 metri? 2 metri, paņemsim. Un kurā vietā atrodas objekts? Tā, uz Rīgu jūs braucat, ziniet, es par gadiem pamēģināšu, tad kaut ko salikt, jā, kaut kādu piedāvājumu, lai jums būtu vismaz kaut kāds iespējas pa jumtu, jā, un tad varēsiet iedalīties, jā, un tad būtu vēl sazināties. Jā, labi. Labi. Tad es rēķināšu kliku ar matietu pārklājumu vācu metālus, tas ir notika zelta vidus cena kvalitāte ilgžībā. Labi. Labi, sarāds. Vēlreiz gribās pieminēt to, ka es saprotu, ka šis ir uzņēmējs, strādnieks, cilvēks, kas pats visticamākais liks jumtu cepuri nost, ka viņš ir nonācis tajā uzņēmuma progresā, ka viņam ir reklāmas un nāk. Šī saruna atkal kārtējā saruna, kura beigsies ar cenas salīdzināšanu. Es nesaku, ka cenas salīdzināšana ir pilnīgi apējama lieta, vai cilvēki to dara vai nedara. Bet šeit ir grūti nodibināt saikni ar cilvēku. Pirmkārt, es jutos kā lohs šīs sarunas laikā. Vismaz pāris reizes es neko nesaprotu par jumtiem, kad man sāka uzdot šādus jautājumus. Bet atkal, kas vajadzīgs? Un ir tāda sajūta, ka man kā patērētājam, kā potenciālam klientam ir jāzina, kas man ir vajadzīgs. Es tā nezinu. Ja? Varbūt tie, kas tur maina jumtus, viņi kaut ko vairāk zina, kaut kāda tāda, es nezinu, tehniskāka cilvēka, kā es tie viņi zinu. Un kas bija varbūt
no tādām lietām, kuras būtu forši uzlabot, ir, kā jau visās sarunās, šī struktūra, saprast, hei, kas vispār ir noticies, kāpēc es izskatu jaunu jumtu, vai jaunu vai jumta maiņu, varbūt man ir koks uzkritis, varbūt viņš ir izpuvis tas jumts, varbūt maniem bērniem varbūt pil uz galvas, cik ātri es gribēšu atrisināt šo jautājumu, ja tā problēma būs tādā līmenī. Un šīs sarunas laikā, tāpēc, ka netiek uzdoti jautājumi, mēs atkal, kā vai redzējāt, vai redzēsiet, citās sarunās ar citiem, ir tāda sajūta, ka es esmu atstājis šo pieteikumu, ja, ka es esmu gatavs jau pirkt šo jumtu. Tas nav par to. Ja, tāda sajūta, ka klients grib, lai es viņam izstāstu. Otrādi, jābūt pārdevējiem, jābūt apzinātam vismaz jautājumu, jāzina, ko uzdot klientam. Klau, redzu, kad interesēties par jaunu jumtu. Es nezinu, kas uzrunāja mūsu reklāmā, vai izstāstiet, kas ir padomā, un tad klients ieskicē 3 vārdos par jumtiem, un tad mēs prasām, kur tas ir, kāds jumts. Un svarīgākais, nevis kāds ir jumts un ko viņi grib. To tu visu uzzināsi, viss kārtībā. Kāpēc cilvēks meklē un grib sev jaunu jumtu vai mainīt viņu? Un kā uz doto brīdi tas ietekmē viņa dzīvi. Jo, ja es pieteicos kaut kur, es atstāju šo pieteikumu, man ir kaut kāds motivators, kāpēc es to gribu izdarīt. Ja? Un tad, kāpēc tu to gribi darīt? Kādas ir manas emocijas, ka man tas jumts nav salabots? Kā tas ietekmē no dzīvi? Un kāpēc tieši šomēnes? Kāpēc tieši tagad? Kāpēc to nedarīt nākamgad vai aiznākamgad? Šīs lietas palīdzēs, ir vajadzīga struktūra sarunai, lai risinātu šo jautājumu. Un arī par konkurentiem nebija jautājumu. Šī bija vienkārši plika saruna, kur uzņēmējs gaidīja, ka klients jau zinās un gribēs. Un visticamākais, šāda veida sarunas atkal vienmēr grozīsies tikai ap cenu. Saistībā ar jumtu pieteikumu. Es neatceros nekādu pieteikumu, lai es atstātu. Jā, par otro pensijas līmeni. Tagad Raidis vai pareizi saprotu? Jā. Vai būs varbūt šobrīd brīdiņš aprunāties par šo otro pensijas līmeni? Labi. Jā, labi, liels paldies. Jā, pirms turpinām informēšu, ka kvalitātes nolūkos saruna arī ierakstās. Es arī. Un tātad, tā kā esam pensiju pārvaldītājs ar lielāko pieredzi. Viņa pateica, ka viņa ieraksta sarunu. Es arī pateicu, ka es ierakstu sarunu, bet viņa nesaprata to vienkārši bēr. Latvijā tad vai lai parādītu, kā sekot līdzi savam otrā līmeņa uzkrājumam, un vai atrodaties vecumam atbilstošā plānā, lai jūsu pensijas otrā līmeņa uzkrājums strādātu ar lielāko ienesīgumu. Un sakiet, Raivik, kas jums ir zināms par to, kā veidojas pensiju uzkrājums Latvijā? Otrajā līmenī tieši? Vispār par to, kā veidojas pensiju uzkrājumi Latvijā. Kā viņi veidojās. Tad, kad jau man tā daļa ir ieturēta, vai es pats viņu esmu iemaksājis, kā viņa uzkrājas, vai jūs interesē, vai kā viņa vairojās, kāds ir jautājums, varbūt varat noprecizēt. Tieši vairāk ir par šo pensiju sistēmu, vai zināt, kāds ir sadalījums un kāda, piemēram, šī procentu daļa uzkrājās otrajā līmenī? Precīzi procentu es nezinu. Es zinu tikai, ka no nomaksātiem nodokļiem ir kaut kāda daļa, kas aiziet. Tad es tur varu trešo taisīt, tur pats maksāt iekšā. Un tad atkarībā no pārvaldītāja tad arī tur mainās to, cik labi viņi tur operē ar maniem šiem līdzekļiem. Un tad viņi vai nu pavairojās, vai nu samazinās. Kaut kā tā. Jā, prieks dzirdēt, bet tad noteikti arī sekojat līdzi. Jā, šajā konkrēti otrajā pensiju līmenī no jūsu šiem iemaksātajiem nodokļiem aiziet 5%. Jā, un tad noteikti arī zināt, ka otrais līmenis ir tieši jūsu personīgais uzkrājums, ko tad ir iespējams arī gudri ieguldīt. Jā. Un, lai šobrīd arī varētu apskatīt savu uzkrājumu, un mēs varētu arī sīkāk izstāstīt visu šo informāciju, tagad vai ir iespēja pieslēgties arī Latvijas valsts portālam latvija.gov.lv. Tagad nebūs iespēja pieslēgties. Kāpēc jūs gribējāt, lai es pieslēdzos? Kā jau teicu, šajā vietnē tad var apskatīt savu uzkrājumu, paskatīties, kas tad ir jūsu pārvaldītājs, kāds ir jūsu šis plāna nosaukums. Es zinu, kas ir mans pārvaldītājs. Ja tiek jautāt, kas šobrīd pārvalda jūsu šo otro līmeni? Un vai varbūt arī atceraties plāna nosaukumu? Kaut kas saistīts bija noteikti ar manu vecuma grupu. Vai varētu būt, ka ir šīs no 16 līdz 55 gadu vecumam, kā viņiem tas? Varbūt, jā, visticamākais.
Labi, jā, viss kārtībā, jo katram tātad šita pārvaldītājiem ir sava šī ieguldīšanas pieeja un stratēģija. Jā, tieši tāpēc šobrīd kā vēlamies palīdzēt arī saprast, vai esošais plāns joprojām jums ir visizdevīgākais ilgtermiņā. Un, lai arī saprastu, vai tas ir atbilstoši jūsu vecumam, sakiet, Raivi, kāds ir jūsu vecums šobrīd? To es negribētu atklāt. Tas taču nepieklājīgi prasīt vecumu. Labi, es jokoju. Man 38. 38, jā. Nu tā arī tad varētu būt. Ir šī jaudas tā tīri pēc vecumam šīta iedalījuma. Un tagad, Raivi, vai jūs zināt, kādēļ būtu svarīgi izvēlēties vecumam atbilstošu plānu? Lai pēc iespējas labāku ieguvumu no tā gūt. Tieši tā arī ir. Jā, jo ir tieši 3 pensiju plāni, tātad aktīvie, sabalansētie un konservatīvie. Tad jaunākiem cilvēkiem visbiežāk piemērot tieši aktīvie plāni, savukārt tuvojoties pensijai konservatīvie. Ar ko tad viņi atšķirās? Šie aktīvie plāni vairāk tātad iegulda tieši akcijās, savukārt konservatīvie vairāk valstu obligācijas. Un tieši tā kā jūs arī, Raivi, jau minējāt, tad ir svarīgi atrasties vecumam atbilstošā plānā, jo tas tad ietekmē, cik lielu šodien ienesīgumu, ja ir pieaugumu jūs tad uzkrājat ilgtermiņā, ja ir savā šajā notajā līmenī. Un balstoties uz jūsu vecuma grupu, redzu, jā, ka tā arī ir atroties savām vecumam atbilstošā plānā, un arī redzu, ka no mūsu puses ir piemērots šis arī aktīvais plāns, kas sauc maksimālais 16+ plāns. Ja? Un salīdzināt šos pensiju plānu ienesīgumus ar pensiju.lv portālā. Taču sakiet, Raivi, vai arī zināt, bet mums ir pensiju fondu? Ir dzirdēts, jā. Ir dzirdēts. Labi, jo tad mūsu šis konservatīvais, sabalansētais un aktīvais 50% plāns jau vairāk nekā 15 gadus ir ienesīgākie plāni Latvijā savā šajā plānu kategorijā. Tas nozīmē, ka pie mums jūsu pensijas uzkrājums ilgtermiņā var būtiski arī pieaugt. Un, protams, lai šī saruna nebūtu tik vispārīgi, noteikti arī aicinātu apskatīt šo mana pensija.lv, bet cik es saprotu, šobrīd arī šīs portāls tikai nav iespējams apskatīties. Nē, diemžēl. Jā, labi, varbūt tad, Raivi, mēs varam vienoties par kādu ērtāku laiku, varbūt rīt vai kādā citā dienā, kad būtu iespējams arī salīdzināt datus manā portālā. Ko izdarīt? Lai varētu salīdzināt, veikt šo salīdzinājumu šiem plāniem. Jūs jau varat vienkārši pateikt, par ko tas stāsts tur ir, kāpēc man tur jāiet ar to sadalījumu. Jā, šajā manā pensijas portālā tad jau var apskatīties šo saucamas ienesīguma procentus. Ja? Un jo ir labāk šie procenti gan uz šiem aktīvajiem plāniem, gan arī ilgtermiņā, ja? Jo tad jūs vairāk uzkrājat. Ja? Un ja šobrīd mēs, piemēram, salīdzinām jūsu pārvaldītāju uz pusgadu, piemēram, šie ienesīguma procenti jūsu pārvaldītāji, piemēram, ir 3,30%, tad mūsu gadījumā uz pusgadu tie procenti ir 4,74%. Ja? Ir diezgan šī atšķirība, un jo labāk šis procents, protams, jo jūs vairāk uzkrājat. Ja? Tur jāatcer procents, tur īsti maziņš, tur neko baigi nemaina. Es laikam tur dēļ 1% laikam īsti baigi neko nemainīšu, tad man ir jāatvainojās, man tagad tikšanā, ja 1 vai 3, precīzāk sakot, man viens zvans jāuztais, tā kā, varbūt izdaram tā, ka, es apskatīšos to portālu, un tad, ja kas, es jums pārzvanīšu, ja? Droši, jā, varat zvanīt darba dienā līdz 6. Paldies jums, jā, visu labu. Par šo sarunu, pirmais, vēlreiz, izklausās, kad meitene orientējās tajā, ko viņa stāsta, visi forši. Tikai man ir tāda sajūta, ka man prezentē. Jā, ziniet to sajūtu, ka tu tiec ierauts iekšā kaut kādā prezentācijā, un tu nevari tikt vaļā, un tev vienkārši stāsta. Tā ir monologi, kur es netieku iesaistīts iekšā sarunā, mani izšo korķus, cik vispār cilvēkam mūsdienās ir tas saucamais attention spans, cik ilgi es varu koncentrēties un fokusēties uz kaut kādu vienu konkrētu lietu. Laikam baigi nē. Tāpēc vajag iesaistīt mani iekšā sarunā. Raujiet mani iekšā šajā sarunā. Tiek uzdoti jautājumi, bet tāda sajūta, vai es zinu šo lietu. Šāda veida jautājumi jau varētu būt tuvāk prezentācijai, tad, kad viņi stāsta šo atšķirību starp to, kas ir man, tagad uz doto brīdi, vai starp to, kur es esmu un ko es gribu. Šādus jautājumus var uzdot, un tad arī man nedaudz izglītot. Bet atkal šeit ir stāsts par to, ka man ir tāda sajūta, ka vēl joprojām pārdevējs nesaprot vispār, kāda vēlna pēc es vispār gribu skatīties citā virzienā, ja man ir jau pensiju līmenis. Ja? Un saruna ir balstīta tikai uz to, ka, hei, klau, vai es tev ātrāk izstāstīšu to, kas ir mums, cik mēs esam forši, cik pie mums ir visi čotka, un mūsu klientiem arī tas ir labi. Nāksi pie mums. Tīpa šitādā te veidā. Prestatā par to, kad uzzināt vispār,
kāpēc es vispār skatos, kāpēc man liekas, ka man vajag, kas manā dzīvē mainīsies, ko es jau esmu pirms tam tā kā skatījies, vai kādus variantus es apsveru, un tad ar šī speciālista palīdzību iedot man tā kā risinājumu, kad, hei, Klau, vecīt, balstoties uz to, ka tu esi skatījies, ka tev ir svarīgi tas, mums ir šī tāda lieta. Ja? Tāda ir konstruktīvāka saruna, jo pagaidām šī saruna atkal nekādu pretenzijas, vienkārši dodu kā labāk. Pagaidām izskatās tā, ka pacients ienāk pie ārsta, un ārsts tāds Klau. Zini, kā ir pirmdienās mums parasti nāk slimi cilvēki, cik tu vecs, esi tik vecs, karoču, šitās jaunās zāles ir riktīgi nice tavam vecumam. Ja? Ko mums ārsts parasti dara, viņš uzdod tā kā jautājumus. Lūk, gari monologi, tos es izslēgtu, rautu iekšā, un atkal tāpat kā citās sarunās trūkst jautājumi par to, kur es esmu, kāpēc es vispār kaut ko gribu darīt. Nu, tā kā, kāpēc es gribu kaut ko labot. Nu, tā kā tādā veidā. Jā. Šo piedāvājumu pieteikumu saules paneļiem gribēju sagatavot jums piedāvājumu, bet precizēt dažus jautājumus. Vai tagad būs laiciņš apstākļi? Jā, es vienkārši nevarēju pacelt tad, kad jūs zvanījāt. Jā, tad skatās, ka jums ir 300 kilovatstundas sanāk laikam mēnesī, ja tas patēriņš ir apmēram tā. Vai ir plānots palielināt esošo, pieņemsim, iegādāties kādu siltumsūkni vai auto uzlādes nākotni? Pagaidām tādi plāni nav. Pagaidām nebija. Un uzreiz jautājums rodās, vai jums tur ir 3 stāstus pieslēgums tajā mājā? Jā, man liekas, ka jā. Ir 3 stāstus, jo parasti, ja ir patēriņš apmēram uz 3 līdz 4 kW, tur arī ir iespējams būt kā viena fāze parasti. Bet, labi, tātad sagatavosim piedāvājumus 3 stāstus invertoram, un tālāk tas jautājums bitumena. Tas ir bitumena švindelis, vai tas ir tā kā plakanā jumta tips jums? Membrānas. Viņš ir tā kā plakans vienkārši tas jumts ar tādu kā tādu kā ne tā plēvi, bet ar to bitumenu. Jā. Tas ir tas membrānas plakanā jumta. Bitumena. Labi, un tā, akumulātors, cik skatos, esmu norādījuši, ka nav aktuāli. Kāpēc izvēlēties bez akumulātoriem? Es nezinu, es tā kā nesaprotu, priekš kam viņš tur vajadzīgs ir. Jūs tā kā lielāko daļu elektrību lietojat tieši pa dienu vai arī vakarpusē? Dzīvojat patstāvīgi tajā mājā? Jā, bet kā visu laiku tur kaut kas tiek izmantot, es nezinu, tur vairāk vai mazāk. Vienkārši akumulatoriem šobrīd ir papildus šīs atbalsts 2500, tad, ja pieņemsim akumulātoru izmaksāt 3000, tad 2500 jūs varat saņemt arī atpakaļ. Tas nozīmē, ka jums tā akumulātora vērtība ir daudz labāka. No manas puses vienmēr skatīties tā kā uz tiem akumulatoriem, jo, ja pieņemsim jūs pa dienu saražojat šo te elektrību un paši, pieņemsim, mājās neatrodaties, jūs visu nododat tādu vai pa virsmu cenu vai pa fiksēto tīklā. Un vakarā, tad, kad jūs sanākat, jūs pērkat atpakaļ. Tā vietā labāk ir izvēlēties akumulātoru uz visu to saražoto elektrību sakrāt akumulatorā un liekot pārdot, un pēc tam vakarā nākot lietot tieši savu saražoto, tātad visu to, kas ir bez maksas, nevis ņemt un pirkt no tīkla. Tad tas ir tas galvenais plus. Plus arī akumulātori nodrošina jums, pieņemsim tādos gadījumos, ja pāraujas elektrība, tad jūs izmantojat savus tos iekrājumus un jums nav jāgaida, kamēr meistari atbrauc kaut ko salabot. Tad jums tas ir kā ekstrēmos arī gadījumos. Nosūtīsim abus divus piedāvājumus, lai jums ir ko salīdzināt un padomāt, jo es saku, parasti lielākā daļa, kas izvēlās, viņi laikam tomēr vairāk ar tiem akumulatoriem skatās, jo biežas cenas ir dažādas un nevienmēr gribās pirkt atpakaļ. Tad labāk ir, protams, to zaļo sev izmantot pašiem. Vēl jautājums vispār par māju, vai viņi šobrīd ir nodota eksploatācijai jums? Jā. Vai ir reģistrēti kādi SIA vai zemnieks saimniecības uz viņu? Nē. Viss kā privāta personai. Un vai ir arī kaut kādi citi īpašumi, kuros jūs izmantojat elektrību? Nē. Nav. Tad uz vienu vietu. Jo vienkārši, kāpēc es to jautāju, jo šobrīd saules paneļa atbalsts arī ir tā, ka, ja jums ir, pieņemsim, patstāvīgā māja un arī ir kaut kur dzīvoklis vai kāda cita māja, jūs vēlaties nodrošināt ar elektrību, tad jūs varat uzlikt vairāk
šos saules paneļus un, pieņemsim, tos lietot saražoto elektrību, ko jūs nododat tīklā, apmaksāt kādu rēķinu, pieņemsim, dzīvoklī. Tātad, tas ir iespējams, ja viss ir uz vienu vārdu rakstīts, un pieņemsim, elektrības piesārņojums. Bet, ja gadījumā nav, tas nekas, tātad tikai viena adrese. Jā, to nezināju. Tad nākamais, kas man interesē, tas ir adrese. Jūs bija norādīts, ka tas varbūt mēs varam precizēt. Jā, bet es domāju, jūs varat atsūtīt no sākuma piedāvājumu, un tad mēs tur jau vairāk iesim kaut kādās detaļās. Pēc adreses mēs parasti skatāmies, kā izvietot paneļus. Ja jums, pieņemsim, jums nav vērsts uz dienvidiem, labāk parasti tad izvēlēties uz, pieņemsim, vairāk uz zemes, jo tad jūs varēsiet saražot vairāk ar to pašu paneļu skaitu, tad nebūs jāpārmaksā par daudzumu. Tādā veidā vienkārši to vizualizāciju. Plus arī jūs redzēsiet, cik vispār efektīvi ir likt to saules paneļus, jo pēc tiem datiem, ko mēs tur norādām, jūs redzēt, cik jums saražotie paneļi. Un, ja, pieņemsim, mēs tā, ka klientiem tur ir ēnojumi, tur kaut kas varētu ļoti ietekmēt, viņi izvēlās nelikt tos paneļus, jo tātad ir kaut kādi tie ierobežojumi. Un vienkārši tērēt naudu arī negribās. Tātad attiecīgi, vismaz jūs redzēsiet pēc tiem datiem, vai vispār ir jēga tajā visā ieguldīt. Jā, es saprotu. Jā. Tā, jums ir vērsts uz visām pusēm sanāk. Un uz to pusi, kur mums ir dienvidi, es skatos, ka jums tieši ir arī tā nojumība un ļoti maz tās vietas, kur varētu izlikt. Tad šādā gadījumā ir jāskatās, vai tad nedaudz ņemt arī uz tiem rietumiem un dienvidiem, cik var salikt. Tā kā sadalīties platnēs. Bet, ja gadījumā izdomāsieties, tad arī no otras puses var izteikt arī uz zemes, ja gadījumā izdomāt. Jo zemes ir brīva vieta, protams, varbūt nevienmēr gribās viņu aizteikt ar paneļiem, bet, varu kaut ko tā kā skatīties. Jums tā terases, cik stipra tā terases būtu, bet tā nojume? Sen viņu likāt? Kādā ziņā cik stipra? Tā kā tā nojume, viņa ir jauna? Jūs domājat? Viņa ir diezgan saulaina, tāpēc vienkārši jautāju. Tā garāža vai kura nojume? Vai tā, kas pagalmā, pa ko jūs runājat? Pagalmā sanāk tā terases laikam vieta, kur tā izskatās no augšas, ka tas varētu būt tā kā vairāk nevis tēnīca, bet tā kā terases vieta atpūtas vieta. Jā, tā ir tā saimniecības ēka tur. Jā, pratu. Labi. Tad pagaidām sataisim šo piedāvājumu uz to galveno māju. Ja gadījumā tas izvietojums būs ļoti mazs, tad kolēģis uzreiz uzzīmējot, viņš var izteikt arī citu variantu. Tad uzzīmēt variantu 2, tā teikt, lai paskatītos un salīdzinātu, varbūt otrs variants patiks labāk. Un vēl viena lieta, ko parasti mēs tad, kad pieņemsim klientam, tā kā kopumā jau sāk patikt piedāvājumu, tad attiecīgi kolēģis aizbrauc ciemos, paskatās visus vietas, un tad jūs jau izlēmiet, kur ir labāk izvietojums. Tātad vai uz vienas vai otru variantu, tad pēc tam to lēmumu jau varat pieņemt. Aha, superīgi. Tad sagatavosim piedāvājumu, nosūtīsim uz raivis@gmail.com. Ar Gmail ir tā, ka viņš parasti nonāk mums sarunu vēstulēs, bet mēs arī sūtam šos piedāvājumus caur WhatsApp. Tātad, ja gadījumā saņemat šo ziņu par to, ka viņš ir nosūtīts un nevarat atrast, visticamāk arī būs pieejams arī WhatsApp, lai apskatītos. Ja? Labi. Tā, šodien laikā sagatavosim, ja kaut kādi jautājumi būs, tad jau mēs vēl nedēļas laikā turpināsimies. Ja? Superīgi. Varbūt bija kādi vēl jautājumi, kas ir neskaidrs, ko uzreiz gribat uzzināt, pirms sūtām piedāvājumu vai pagaidām vēl nav? Nē, viss paldies, ļoti forši. Labi, tad sagatavojam piedāvājumu un droši sazinamies jau vēlāk pēc tam. Labi, veiksmīgi dienu. Paldies. Starp citu, es arī gribu piebilst, ka neviena pārdošanas menedžera laiks netika izniekots, jo pēc šīs sarunas noslēgumā es pateicu, ka man šo piedāvājumu nevajadzēs sūtīt, un šis bija eksperiments tā kā saruna, tāpēc, ka es vienkārši cilvēcīgi negribēju, lai viņi tērē laiku. Ko es varu pateikt? Uzreiz došu atgrieznisko saiti par sarunu. Interesanti, ka es nevarēju vispār krēslā nosēdēt šī sarunas laikā. Uzreiz es varu pateikt, ka šī bija viena no labākajām sarunām, un tās lietas, kas man tā kā šajā sarunā patika, un par kurām es noteikti varu uzslavēt, ir tas, ka šī meitene, kas man runāja, viņa ir noteikti zinoša, viņa saprot, par ko viņa runā. Viņa runā raiti, tekoši, viņa nekur tā kā neieķerās, neapstājās. Noteikti tā nav viņas pirmā saruna, un man tas tā kā patika. Viena no lietām, ko iespējams jūs nepamanījāt, bet viņa pateica tā kā starp rindiņām, viņa saka, kad mēs runājām par to, tad, kad mēs runājām par tā bateriju vai tā lieta, kas uzkrāja šo enerģiju, viņa teica, ka lielākā daļa no klientiem
parasti izvēlās un tad izstāsta. Un, kāpēc ir forši savā sarunās ar klientiem iekļaut tādas lietas, liela daļa klienti izvēlās šādi, vai arī mums klienti parasti pērk tā. Cilvēki nāk un grib sadarboties ar mums tāpēc, ka viņiem patīk ļoti šīs, vai arī tas ir tas, ko parasti klienti izvēlās. Sakot šādas frāzes, mēs, teiksim tā, starp rindiņām zemtekstā pasakam klientam, ka mums ir klienti, ka mēs esam novērtēti un viņiem tas tā kā patīk, ka mums ir tā kā trafiks ar klientiem, kad jūs neesat vienīgais, ar ko mēs strādājat, jo es atstāju pieteikumu tur Facebookā, es neko nezinu iespējams par šo uzņēmumu, un tādas lietas netieši ļauj saprast to, kad es runāju ar uzņēmumu, kuram es neesmu pirmais klients. Ja? Varbūt tas liekas kādam pašsaprotami, bet tāda svarīga lieta. No lietām, kuras, manuprāt, šajā sarunā varētu uzlabot, lai palīdzētu klientam un arī, lai veiksmīgāk noslēgt darījumu, tad ja pāris vārdos iedot atgrieznisko saiti par šo sarunu, viņa bija informatīva un tāda apkalpojoša. Vai viņa bija pārdodoša? Nē, jo es pieņemu, ka menedžere pieņem to, ka cilvēks ir atstājis pieteikumu, viņš jau gandrīz vai grib pirkt. Divas lietas, par katrām no lietām. Man ir 3 ieteikumi, ko varētu uzlabot, lai arī jūs varētu uzlabot savas pārdošanas sarunas. Pirmkārt, šeit, manuprāt, pietrūka jautājumu par problēmu. Kādu problēmu cilvēks mēģina risināt, pateicoties tam, ka viņš grib uzstādīt saules paneļus. Ja? Es nezinu, cik daudz cilvēku skatīsies šo video, bet kāds varētu ierakstīt, kādu nesaproti, bet cilvēks grib uzlikt saules paneli, priekš kam tas ir vajadzīgs. Katram cilvēkam tā motivācija, kāpēc viņš grib šo saules paneli, ir savējā. Ja? Un iemesls, kāpēc viņš viņu grib uzstādīt, varbūt kādam ir, kāds grib realizēt savus līdzekļus, naudu, kāds grib izmantot valsts finansējumu, tāpēc, ka uzskata, ka tā būs izdevīgāk. Kāds grib iespējams nofiksēt to naudas daļu, ko viņš maksā par elektrību, un nepārmaksāt vairs. Un no ekonomiskās puses uz to skatās, tāpēc, lai varētu vēl kaut ko izdarīt ar to. Bet nezinot šīs lietas, mēs nevaram nodibināt labāku komunikāciju ar klientu. Ja? Un, mēs paliekam tādā kā neziņā. Mēs stāstam par savu, klients prasa, klients ir autoritāte, šeit viņš uzdot jautājumus un viņš regulē visu sarunu. Tāpēc, kā es rīkotos savādāk, es sarunu uzsāktu ar to, ka, redzu, kad atstājāt pieteikumu, saprotu, kad interesē iespējams sākt ekonomēt tā kā uz elektrības rēķiniem vai arī sākt ietaupīt uz elektrības rēķiniem, jā. Un tad es prasītu, Klau, varbūt pāris vārdos, kāpēc vispār skatāties, nezinu, kā to nosaukt, alternatīvās enerģijas virzienā, kāpēc vispār izskatāt iespēju iegādāties, kāpēc vispār apsverat iespēju par saules paneļiem. Es neteiktu vārdu iegādāties, jo tas var radīt pārdošanas pretestību. Un tad klausīties, ko šis klients saka, tad es ietu un prasītu par šo esošo setupu, cik daudz šīs elektroenerģijas viņi tērē. Un tad, kad es zinātu, kāda ir viņu esošā situācija, es noteikti gribētu saprast, kā viņi jūtās par to, ka viņi tik daudz elektroenerģijas vai maz tērē un kāda ir viņu attieksme pret to. Jo tas man iedotu vēl papildus informāciju, lai es varētu veiksmīgāk komunicēt ar šo cilvēku. Ja? Tad saprast, kas ir nedaudz dziļākos slāņos, kāpēc vispār cilvēks izskata šo saules paneļa enerģiju. Ja? Tālāk, šis ir piesātināts tirgus. Par to, cik daudz man dažādas reklāmas sāka nākt, to es izstāstīšu vēlāk. Cilvēks, kurš pērk saules paneļus, ja viņš ir iegājis internetā un tur kaut kur pieteicies vai meklējis, ir jāsaprot to, ka šo cilvēku nobombardēs algoritmus ar citiem uzņēmumiem, kur cilvēki arī atstās savus pieteikumus iespējams. Ja? Tad jautājums tāds, kāpēc nebija neviens jautājums par to, lai mēģinātu mazināt darījumu cilvēka pretestību attiecībā uz konkurentu iebildumu. Tad, respektīvi,
protams, kad varbūt, kad saruna par šiem konkurentiem, viņi iespējams būs kaut kad nobeigumā, es nezinu, nevis nobeigumā, tikšanās laikā, ja? Bet neizklausījās, ka pie manis tas meistars tur baigi grib plāno braukt un plāno vispār mani ātri tikties, jo šī saruna beidzās uz piedāvājumu. Ko tad es ar to piedāvājumu? Es viņu ieraudzīšu, es redzēšu cenu un kas tad tālāk. Ja? Tad kā tad jūs palīdzēsiet man saprast vēl, kad man ir jādarbojas ar jums? Tas, ko es darītu, jau uz sarunas beigām, pirms es sūtīšu to piedāvājumu, es vienkārši uzdotu parastu jautājumu. Klau, pirms atstājāt pieteikumu pie mums, kaut kad pirms tam arī esat skatījušies kaut kādus risinājumus saules paneļiem? Jā, nē, kāpēc nē? Jā, interesanti. Uz ko jūs skatījāties? Kādus variantus izskatījāt? Un lai klients izstāsta, ko viņš ir skatījies, un manuprāt, man noteikti būs vieglāk virzīt šo sarunu, ja es sapratīšu, kāpēc viņš, uz ko viņš skatījās, kas tie bija par uzņēmumiem, un ja viņš man vēl izstāstīs, kāpēc viņš nenopirka no viņiem, tad iespējams, kad ja es varu viņam sniegt to, ko šis cits uzņēmums nevarēja sniegt, vai, nezinu, savādākā veidā pasniegt, ja, tad es noteikti būšu labākā pozīcijā. Ja? Tad tā ir tāda super vienkārši jautājums, ko iekļaut, lai saprast, kas vispār klienta dzīvē notiek. Ja? Un trešā lieta, ko es noteikti izdarītu šeit, es gribētu saīsināt šo darījuma noslēgšanas ciklu, nevis vienkārši izdalīt visiem piedāvājumus, bet es gribētu, lai mani klienti potenciāli iegādājas ātrāk. Un kā es to varu izdarīt ar jautājumiem, kāds ir mūsu klientu jūsu. Dažiem no pārdevējiem diezgan liels iebildums ir, es gribu padomāt. Un viņa klienti domā, tā kā tajā dziesmā, ja? Un nekas nenotiek. Un tāpēc, ko tad darīt pārdevējiem? Iemācīties, kā apstrādāt šo iebildumu, tas ir tāds viens leņķis, ko var darīt. Otra lieta, ko var darīt, ir priekšapstrādāt šo iebildumu. Kā tad mēs to priekšapstrādājam? Vai ir maģiskā frāze, kuru var pateikt, lai šis iebildums nekad vairs neparādās? Tādas frāzes, diemžēl, nav, bet ir labā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka ja tu uzdod jautājumus klientam sarunas laikā, kas liek viņam pašam sev un tev paskaidrot, kāpēc viņam būtu svarīgāk šo ātrāk izdarīt, tas iespējams to var mazināt. Kāds izskatās reālajā dzīvē? Kaut kur pa vidu starp pēc šiem problēmu jautājumiem es prasītu klientam un teiktu, Klau, Raivi, saprotu, ka jau paneļus pāris gadus skaties vispār. Kāpēc vispār domā viņus uzstāda, kāpēc vispār izsver iespēju izslēgt savu problēmu, es jau par paneļiem nerunāju, tieši tagad, kāpēc to neatlikt vēl uz kādu laiku? Un tādā veidā klientam būs jāizstāv savu pozīciju, vai viņš tā arī pateiks, zinu, man vispār ir vienalga, un tad varbūt man nemaz tehniķa laiks nav jātērē, tāpēc, lai gatavotu piedāvājumu šim klientam. Un runājot arī par šo padomāšanas iebildumu izslēgšanu, priekšapstrādi, ir vēl seku jautājumi, kurus var uzdot arī sarunas laikā. Es gan iespējams neuzdotu šo jautājumu tagad, šī sarunas laikā, bet gan nākamajā, kad es izskaidrotu piedāvājumu. Vēl viena lieta, ko es noteikti nedarītu, es vienkārši tāpat nesūtītu klientam piedāvājumu, lai viņš vienkārši ir ar cipariem. Ko? Un tagad ilgi gaidītais jautājums, cik tad ātri vidēji latviešu uzņēmējs, kurš investē savu naudu, 10, 20, 30, varbūt 100 eiro dienā, lai piesaistītu jaunus klientus, cik tad ātri viņš piezvana siltajiem klientu pieteikumiem. Un skatāmies tabulā. Ko mēs redzam? Kad reku šie uzņēmumi 1, 2, 3 un veseli 4 uzņēmumi vispār nesazinājās ar mani. Diezgan dīvaini, jo vairāk no šiem uzņēmumiem ir tādā diezgan konkurējošā nišā.
Es pieņemu, ka varbūt viņiem nepatika tas e-pasts, kurus atsūtīju, bet dīvaini, ka viņi visi neatstāja. Kas man liek domāt par to, ka viens un tas pats uzņēmums iespējams reklamēs ar vairākiem kontiem, lai iegūtu vairāk pieteikumus vai tā kā iesūtīt piedāvājumus no dažādiem uzņēmumiem it kā konkurentu starpā. Un, tā kā, esmu dzirdējis, ka viens no uzņēmumiem tā dara, ka viņiem ir dažādi uzņēmumi reģistrēti, un tad viņi sūta tā kā ķipa piedāvājumus no dažādiem uzņēmumiem, bet reāli ir viens uzņēmums. Un tad klientam ir tāda fake sajūta, kad viņš ir uztaisījis tā kā cenu aptauju. Nu, iespējams, tā var darīt. Jā, un tad vēl viens uzņēmējs ar mani vispār nesazinājās. Un rekur laiks vidēji, nevis vidēji, bet konkrēti pa katru no šiem uzņēmumiem pusstunda, stunda 40, stunda 2 dienas, stunda plus diena 3, 6 stundas un vidējais laiks ir 10 stundas un 43 minūtes, lai sazināties ar jaunu pieteikumu līdu. Nu, ko es varu pateikt par šo saziņas laiku? Varbūt tādi lielās mācības vispār tas, ko es sapratu un ko es iemācījos pateicoties no šī eksperimenta, ir tāds, ka, sazinies ar klientu, lai arī kā izskatās viņa pieteikums, un pamēģini ar viņu sazināties un saprast, vai ir iespēja tur taisīt, izveidot kaut kādu veidu sadarbību vai nē. Nākamais, ja tu gribi būt priekšā vidējam uzņēmējiem, kas reklamējās online, sazinies ātrāk par 10 stundām. 10 stundas, manuprāt, ir milzīgs laika posms, kurā sazināties, pat ja tu esi tā kā solo uzņēmējs, un tu dari visu, vai varbūt 80% priekš savu uzņēmumu. Man liekas, ka ielikt vienkārši bloku, lai sazināties ar visiem klientiem reizi dienā, vai varbūt 2 reizes dienā no rīta un vakarā, perfekti ar to ir pietiekams, un ja tev ir pārdošanas komanda un arī kāds cilvēks, kas specifiski ar to nodarbojās, tad saziņa tūlītēji ar klientu, tur stundas laikā vai pusstundas laikā noteikti radīs foršu pirmo iespēju klientiem. Tā lieta, kas man ne tā kā sarūktināja, bet tas, kas bija visam kopīgs, ir tāds, ka liela daļa šo pārdošanas sarunu bija par virspusējas, par produktu vai pakalpojumu, un cik viņš maksā, un es tev nosūtīšu piedāvājumu. Šeit arī auga kājas šiem ieguldījumiem, kurus pārdevēji stāsta saviem uzņēmējiem un mārketinga kompānijām, ka reklāmas nestrādā, līdi ir sūdīgi, klienti negrib pirkt un visi jau tikai grib lētāko cenu. Kāpēc tieši šeit tās kājas aug? Jo tas ir arī tas, uz ko visas šīs sarunas tiek tendētas, nevis uz attiecību būvēšanu, problēmu noskaidrošanas un reāli palīdzēt klientam atrisināt šos problēmas. Tāpēc es esmu sagatavojis pāris jautājumus, kurus arī ieteikšu tev, kurus tu vari no šī video ieviest savā sarunā ar klientu pieteikumiem, lai nedaudz atšķirties no citiem un sākt iedibināt šīs attiecības. Protams, kad vienā 30 minūšu video tu neiemācīsies, kā pārdot, bet kaut vai jautājumi kā kāpēc vispār, ņemšu kā piemēru saules paneļus, kāpēc vispār skaties alternatīvās enerģijas virzienā, cik sen gribi jau, cik sen domā, vai cik sen gribi uzstādīt, cik sen, kad iedomājies par to, lai uzstādītu saules paneļus. Tad, kad viņš tev atbildēs uz visiem šiem jautājumiem, lai mazinātu, saīsinātu šo darījumu noslēgšanas ciklu, lai nav tā, ka visi klienti tikai domā paprasīt, tu tikko teici, ka jau 3 gadus skaties saules paneļiem, varbūt, kāpēc, šoruden tieši skatīties uz to, lai to izdarītu, nevis vēl 3 gadiem atlikt. Un tad, lai klients paskaidro gan tev, gan sev, jo tas iespējams arī viņu pātrinās arī nedaudz viņu, tad, kad viņš apzināsies to, ka viņš jau ir nomarinējis veselus 3 gadus. Zinot to, ka viss šīs sarunas iet par cenām un jūsu klients visticamākais gribēs varbūt salīdzināt šo cenu ar kādiem citiem, paprasīt, pirms atstāja pieteikumu, vai tu izskatīji vēl kaut kādus variantus, un ja nē, kāpēc ne, un ja jā, uz ko skatījies, kādiem uzņēmumiem, un kāpēc nevirzījies tālāk uz priekšu ar viņiem, lai viņš tev izstāsta, kas viņu kavē. Svarīgā lieta
nenodirs savus konkurences. Nevajag te neko teikt. Kā tu kantoris? Es zinu, viņi tā kā ar kreiso roku visi strādā. Ja? Nu, šis neko labu par tevi neteiks. To noteikti nevajadzētu izdarīt. Lūk, nevajadzētu darīt. Secinājumi, iespējams, labā ziņa ir tāda. Es vismaz tā ceru, un man tā liekas, ka arī šādā veidā, veidojot tā kā sarunas ar klientiem, iespējams var pelnīt vai var saģenerēt papildus tā kā peļņu uzņēmumam un darījumus, lai uzņēmums varētu atļauties reklāmas. Tā kā, manuprāt, tā ir laba ziņa visiem tiem, kas tagad skatās šo video. Ja jūs vēl kaut kurā brīdī šaubījāties par to, vai nezinu, reklamēties vai ne, droši pat, ja jūs arī nezināt, kā pārdot. Ja? Tā kā kaut kādi darījumi visticamākais būs, ja tie cilvēki turpina reklamēties. Bet ja tu gribi būt labāks, tev noteikti būtu jāpiedomā par to, lai piezvanītu viņam ātrāk, regulārāk. Starp citu, viena lieta, ko es nepateicu, neviens no šiem uzņēmumiem nav veidojis ar mani nākamo komunikāciju. Ja? Pat tajos sarunās, kur iespējams mēs nebeidzām mūsu sarunu uz to, ka es nebūšu viņiem klients. Ja? Neviens ar mani nesazinās. Tad tā otrā lieta bija, pirmā ātrāk zvanīt, otrā, ja tu neesi tur līdz galam sapratis to klientu strādās vai nē, piezvani viņam, vai arī galu galā, ja uzņēmumā ir vismaz 2 pārdevēji, kas var piezvanīt klientam, varbūt ar tiem, kam neiznāca iedot otram menedžeram piezvanīt, un varbūt kaut ko iznāks izķert. Protams, ir laiks, bet gan jau, ka visi ir aizņemti. Ja? Un trešā lieta, kas vissvarīgākā ir, bet to nedaudz grūtāk ir ieviest, tā kā sarunā implementēt tā kā šos jautājumus, sāk dibināt arī kaut kādas attiecības ar klientu, palīdzēt viņiem atrisināt problēmas, nevis būvēt vienkārši visus tādu kā transakciju tipu biznesu, kāds cipars šitāds, es ar tevi nestrādāšu, iešu pirkt no kaut kā cita par 3 kapekām lētāk vai arī dārgāk un vienkārši nesaprotu, kāpēc. Ja? Un svarīgākā atziņa. Es nemaz nezināju, ka šo reklāmu algoritmu strādā tā, ka tevi principā nobombardē pilnīgi ir tik līdz tu piesakies pie kādas reklāmas, tev no tās pašas industrijas un kaut kādām blakus industrijām vienkārši uzreiz piedāvā pieteikties. Tāpēc, zinot šo, es noteikti gribētu sagatavoties un padomāt par to, kā es varu diferencēties no tā kā visiem pārējiem un būt nedaudz foršāks. Lūk, šis bija video, kur es jau ļoti sen gribēju uztaisīt. Un starp citu, ja tu gribi, lai es uzmetu aci tavam pārdošanas zvanam, es atstāšu zem šī video saiti, kur tu vari manā mājaslapā augšuplādēt savu pārdošanas zvanu, un es tev iedošu atgriezisko saiti. Negarantēju, ka es varēšu visas sarunas paskatīties, bet noteikti kādu vienu sarunu es varu apskatīt un padot ziņu, tā kā kurš pirmais iesūta savu sarunu, to sarunu es arī apskatīšu un iedošu apgriezisko saiti. Pied laiku, pierakstiet subscribe to this channel, ja, tā kā abonē šo kanālu, lai tu varētu saņemt paziņojumus, kad es publicēju jaunus video. Un lai tev jaudīga diena, nedēļa un tā. Atā.